Labdien! Esiet sveicināti Cobalt webinārā par jaunākajām prasībām un praksi AML un sankciju jomā, kā mums droši un efektīvi pārvaldīt riskus. Dalīsimies ar savu pieredzi un centīsimies atbildēt uz jūsu jautājumiem, cik mums laika pietiks. Šodien ar jums kopā esmu Edgars Pastars, advokāts partneris un Kristis Kariņš, jurists. Šodien mums ir 1 stunda kopā ar jums un bez liekas kavēšanās sāksim ar mūsu webināra saturu. Tad mēs skatīsimies par uzņēmumu izaicinājumiem praksē, gan tādiem uzņēmumiem, kas ir regulēti kā AML subjekti, gan tādi, kuri nav. Un paskatīsimies arī dažādu KYC procesu un darījumu uzraudzības elementiem. Un kam ir šobrīd jau svarīgi pievērst uzmanību, proti tie ir jaunā AML regulējuma prasības, jaunā AML regula. Es zinu, ka vēl jau esošo likumu Saeima nesen ir grozījusi, bet mēs šobrīd vairāk fokusēsimies uz jaunajām AML regulas prasībām, jo 27. gads nav aiz kalniem, un uzņēmējiem ar viņu IT sistēmām un veidlapām un lielāku klientu bāzi ir jāsāk gatavoties jau šobrīd, jo būs gan jauni likuma subjekti, gan jaunas prasības, gan labas, gan varbūt netik labas, kā nu kuram. Un pirmais, laikam, jautājums par sākšu tieši ar šiem jaunumiem, ar AML regulu, vairāk akcentējot tādas nianses, netik daudz to, cik tas ir labi. Protams, skaidrs, ka šobrīd tā būs vienota kā single rulebook pieeja regula, un uz tā pamata izdoti diezgan liels saraksts ar normatīviem aktiem, ko apstiprinās attiecīgi AML vai Eiropas komisija vai kopā. Un tas nozīmē to, ka Latvijā vairs nebūs mūsu vecā mīļā ierastā likuma, ko mēs saucam par NILT likumu. Šis likums zaudēs spēku. Tas nozīmē, ka nebūs vairāk neviena nacionāla akta, kas regulēs AML jautājumus Latvijā. Varbūt vienīgi saistībā ar policijas un citu iestāžu iesaldēšanu, arestēšanu un informācijas apmaiņu, bet principā priekš privātā sektora jums faktiski ir jānoliek malā mūsu nacionālais regulējums un jāpārskata jūsu iekšējais kontrolas sistēma tā, lai atbilstu jaunai regulai. Viens no izaicinājumiem, kas regulā ir jauna terminoloģija. Mēs šobrīd lietojam jēdzienu patiesa labuma guvējs, bet šāds termins vairāk nebūs. Būs faktiskais īpašnieks. Mums nebūs vairāk padziļinātā izpēte kā termins. Un vēl daudzi citi termini, kuri nomainīsies, nozīmē, ka ne tikai termini, bet arī veids, kā jums jāgatavo savu iekšējais kontrolas sistēma, tomēr atšķirsies. Un to būs jāņem vērā, gatavojoties 27. gada jūlijā. Kas vēl būtu jāņem vērā? Jums būs aizvien vairāk jāuzkrāj dati, lai tos sniegtu uzraugam, ja jūs esat regulēts subjekts, proti, lai atskaitītos par jūsu riska līmeni. Līdz šim tāda prasība visiem subjektiem nebija, tikai atsevišķiem. Būs jauni datu lauki, kas jāiegūst no klientu un patiesu labumu guvēju, piemēram, dzimšanas vieta. Būs nozīmēs dzimis esmu Gulbenē vai Madonā, piemēram, vai Ventspilī. Arī par patiesā labumu guvēju datiem būs ne tikai varbūt dzīvesvietas valsts, bet arī dzīvesvietas adrese un tam līdzīgi. Kāds pats visnepatīkamākais ir, kad mainās patiesā labumu guvējas slieksnis no vairāk kā 25% uz 25% vai vairāk. Tas nozīmē, ka atspūgļošana reģistros mainīsies. Nebūs vairāk reģistros norādes, ka nav iespējams noskaidrot patieso labumu guvēju. Šādu norādi vairāk reģistros netiks reģistrēta. Mums ir pienākums ikgadēji atjaunot datus. Tad šeit ir ļoti vēl daudz jautājumu un nianšu, bet tam jau ir jāsāk gatavoties un domāt gan pašiem uzņēmumiem, gan arī kā jūs pārvaldīsiet riskus sadarbībā ar saviem klientiem. Klienta identifikācijai te būs izmaiņas vislielākās, jo dažas identifikācijas prasības pazudīs, par to es runāšu nākamajā slaidā. Un holdinga uzņēmumi ir tas, kas visi par ko maz runā, godīgi sakot, šobrīd visi tur fokusēs, ka būs futbola klubi, likuma subjekti, bet tas vairāk ir tāda eksotika. Mums, padomār, jādomā par biznesu kopumā, un holdinga uzņēmumi, kuriem pieder esošie likuma subjekti, piemēram, nebanku aizdevēji vai kādi citi likuma subjekti, viņi paši var kļūt par AML likuma subjektiem, kas diezgan būtiska izmaiņa pret esošo kārtību. Tur gan ir daudz nianšu, kuri holdinga uzņēmumi kādā veidā, bet šī lieta, ko noteikti ir vērts sīkāk pētīt tiem, kam mammas, ja tā var teikt, ir holdinga uzņēmumi, paši ir regulēti likuma subjekti kā meitas. Tas ir tāds ļoti īss ieskrējiens, bet jau es ceru, ka ir piesaistīta uzmanība par to, ka kāds vēl nav domājis par regulu savā dzīvē, un ka tā vēl ir 27. gads ir tālu, patiesībā mums ir gads ar dažiem mēnešiem, visu procesu uzsākšanai noteikti, ka vajadzēs ilgāk laika, bet, manuprāt, lielākā izmaiņa būs tieši saistībā ar patiesā labuma guvēja izmaiņu un jaunu terminoloģiju, kas prasīs pārveidot arī visas veidlapas un lieliem
uzņēmumiem tas var radīt zināmu sarežģījumus, lai to visu laikā paspētu un sagatavotu. Viena lieta, kas, manuprāt, Latvijā fundamentāli mainīs pieeju, kā mēs strādājam ar klientiem, ir tieši nebanku aizdevēju jomā raksturīgais 1 centa maksājums, ko ministru kabineta noteikumi paredz kā iespējamu risinājumu, lai identificētu klientu neklātienē. Tad jaunā AML regula un regulatīvo tehnisko standartu vēl šobrīd projekts, bet viņš jau ir otrajā komentāru rindā, ja tā var teikt. Un šī otrā komentāra rinda šobrīd jau rāda, ka šī metode noteikti netiks iekļauta regulatīvos tehniskos standartos. Tur būs tātad elektroniskais paraksts vai kā fallback risinājums, selfie metode, kurai ir pastiprinātas prasības nekā tādas ir šobrīd, bet viņas vēl nav pilnībā finalizētas. Kas nozīmē, ka 1 centa maksājums uz priekšu vairāk nederēs, nozīmē, ka jādomā, kā jaunus klientus identificēt, un vēl īsti nav skaidrs, vai arī vecos pāridentificēt, kaut kādā brīdī vajadzēs. Tādējādi šeit es teiktu nebanku sektoram, tieši nebanku kreditētājiem, ir visvairāk jādomā par to, kā viņi mainīs savu biznesa modeli, lai no šīs pieejas, kas ir tik populāra un praktizēta, atkāptos. Protams, maijā mēs redzēsim galīgos regulatīvo tehnikas standartu dokumentāciju, bet šis risks ir ļoti, ļoti augsts. Es teiktu 99%, ka 1 centa maksājums vairāk nevarēs pastāvēt, un jo par to vairāk mēs paši nelemsim. Godīgi sakot, Eiropā jau nekur ļoti daudz viņš arī nav. Viņš ir Latvijā paredzēts kā tāds izņēmums, kas kaimiņu valstīs arī nepastāv. Līdz ar to gatavošanās šeit ir diezgan nozīmīga, lai saprastu, kas būs klientam visdraudzīgākais risinājums nākotnē. Ejot tālāk, mēs skatāmies uz to, kā tomēr veikt šo identifikāciju ar e-parakstu. Kristi? Jā, turpinot par attālināto identifikāciju, kā viena no attālinātās identifikācijas iespējām ir drošs elektroniskais paraksts, un šajā gadījumā ir jautājums, vai obligāti ir jāprasa no klienta personu apliecinošu dokumentu kopiju šajā gadījumā. Novēršanas likums ļauj to neprasīt, kas nozīmē, ka arī nav jāizpild prasība pārbaudīt nederīgo dokumentu reģistrā. Tomēr ir jāpievērš uzmanību 4 lietām. Pirmais ir, ja klients ir nerezidents, tad ir prasība iegūt personu apliecinošu dokumentu numuru, un tad gan ir jāprasa dokuments, vai arī, ja rodas šaubas par identitāti. Otrs, no paraksta certifikāta datiem ir jāsalīdzina, vai personas kods sakrīt ar klienta anketā norādīto personas kodu, un ieteicams ir arī uztaisīt ekrānšāviņu pievienot klienta lietai. Un svarīgi, ka ekrānšāviņā ir redzams datums un laiks, kad tas ir veikts. Un šis ir svarīgi ne tikai šajā kontekstā, bet vispār par izpētes gaitā iegūtajiem materiāliem, ja tie ir iegūti no publiskajiem avotiem, jo ir nepieciešams nodrošināt izsekojamību, ka patiešām jūs to ekrānšāviņu esat taisījuši veicot izpēti, nevis tad, kad esat saņēmis no uzrauga paziņojumu par pārbaudas veikšanu. Augstāka riska gadījumos nevar no uzņēmuma reģistra paņemt vecu e-doc failu, kuru parakstīs klients un teikt, ka tā tagad ir identifikācija. Ar šo vajadzētu būt uzmanīgiem, jo identifikācija pēc būtības ir mērķtiecīga darbība kopums, lai saprastu, vai tiešām tas ir klients vai klienta pārstāvis. Un šeit būtu jāvērtē, cik augsts ir anonimitātes līmenis konkrētiem pakalpojumiem, ko jūs sniedzat. Tāpēc arī ir nepieciešams veikt uzņēmumu savu risku novērtējumu, kur tiek vērtēti gan riska faktori, gan sniegtie pakalpojumi. Un vispār augstāk riska gadījumos ideāli būtu virzīties uz modeli, ka dokumentu parakstīšana notiek kontrolētā procesā, kā Lietuvas vadlīniju gadījumā, piemēram, Teams video zvana laikā klients paraksta dokumentu ar e-parakstu. Un, protams, atceramies par GDPR. No klienta ievācam tikai to informāciju un dokumentus, kas paredzēts iekšējā kontrolas sistēmā. Un par katru ievākto dokumentu ir jābūt atbildēji, kāpēc konkrēti šī dokuments tika ievākts no klienta un kā tas palīdzēja nonākt pie izpētes rezultātiem. Piemēram, par patieso labumu guvēju pasas kopijām. Nevienmēr tās ir vajadzīgas ievākt. Piemēram, ja PLG ir Latvijas rezidents un klientam ir zemes riska profils, tad rodas jautājums, kāpēc, lai prasītu vēl papildus pasi no patiesā labuma guvēja, ja nav citu risku paaugstinošu faktoru. Vēl viena papildus piezīme par tiem personas rezidentiem, ko mēs kādreiz aizmirstam. Mēs redzam, ka mums ir tur Latvijas personas kods, elektroniskais paraksts ir.
Tas ir latvietis, tā teikt, tas ir mūsu rezidents, bet jāņem vērā, ka e-paraksts var iegūt arī publisko pakalpojumu saņemšanai, un tā persona var būt Lietuvas pilsonis, Igaunijas pilsonis, varbūt vēl kāds cits Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis. Un tāpēc to vien, ka mēs ieraugam, ka persona ir e-paraksts un personas kods automātiski nenozīmē, ka viņa ir rezidents. Jums tomēr jāskatās, kas tai personai ir dziļāk iekšā, vai tā ir pase pēc būtības, kas ir viņa. Un tajā gadījumā mums jāspēj atšķirt rezidenti no nerezidentiem ar šiem jaunajiem, kad Latvijas personas kodi var tikt nonākt arī pie citu valstu pilsoņiem, kuri tikai šeit, piemēram, beidz kaut kādu publisku pakalpojumu saņem, piemēram, uzņēmuma reģistrā. Tad šeit esam uzmanīgi ar šo. Un esam uzmanīgi ar to, kā mēs tos e-dokus iegūstam identifikācijā, kā Kristis teica, vai paņem kādu vecu e-doku, kas mētājās kaut kur, e-dokus ir, bet jautājums, vai tas klients pat jau sen ir miris patiesībā. Un atceramies, ka e-parakstītāji atverot e-paraksta datni var ieraudzīt personas kodu, viņa parakņauties pie certifikātiem, un tā tad ir jāsalīdzina attiecīgi, vai viņa ir vai nav sakrītoša klienta anketa. Jā, par riskos balstītu pieeju. Kādu laiku atpakaļ vēl AML subjektu vidū bija tāds uzskats, ka ievākšu pēc iespējas vairāk dokumentus par klientu, un tad uzraugs būs apmierināts. Bet šāda pieeja nedrīkst būt. Klienta izpētēji un pieprasāmajam informācijas un dokumentu apjomam ir jābūt samērīgam, un tam ir jābūt atkarīgam no klienta riska līmeņa. Un ir jāņem vērā klienta riska paaugstinošie faktori, kas rada lielāku risku, un par tiem arī ir tad jājautā papildus informācija un dokumenti. Ja klients ir zema riska un nav paaugstinoši riska faktori, tad jāievāc tikai minimālais dokumentu apjoms. Un no klienta ir jādabū tikai tik daudz dokumentu un informāciju, lai rastu atbildi, vai darījumam vai atklātajiem paaugstinoši riska faktoriem ir ekonomiska loģika un vai līdzekļu izcelsme, ko klients taisās izmantot vai ir izmantojis, ir skaidra un pamatot. Tādējādi lieka dokumentu vākšana veido over-compliance, kas ir riskos nebalstīta pieeja, un tā mazina iekšējās kontrolas sistēmas efektivitāti. Un tas ir ļoti svarīgi, ka resursi tiek tērēti uz augstāka riska klientiem, nevis uz visiem klientiem vienādi. Uzņēmēji pirmkārt domā par to, kur uzņēmums varētu samazināt izmaksas, un tad šī būtu lieliski iespēja, kur to var izdarīt, ieguldīt iekšējās kontrolas sistēmas pārskatīšanā un aktualizēšanā, padarot to efektīvu, un tas var mazināt slogu, kas tiek patērēts uz zemāka riska klientiem, un fokus palikt uz augstāka riska klientiem. Šeit var piebilst, ka diemžēl daudziem uzņēmumiem joprojām ir standarta pirktās iekšējās kontrolas sistēmas, es atvainojos, ka es tā saku, un daudziem domājot no mūsu klausītājiem tā ir. Kad es atveru šo iekšējās kontrolas sistēmu un lasu, ka viņiem projām ir riska faktori vēl no FKTK 2018. gada noteikumiem, jo tādas visu apkārt taisīja, tad varbūt, ka jums būtu jāpadomā, ka jūsu iekšējās kontrolas sistēma kurina jūsu resursus vietā, kur viņam vajadzīgi. Piemēram, ka jūsu klients ir privāta baņķiera klients un jūs to mēģināt noskaidrot. Ja gribētu saprast, kāpēc ārpus bankām vispār to kādam būtu jāzina un jānoskaidro. Tad paskatieties, cik jūsu iekšējās kontrolas sistēma ir aktuāla un patiesībā var jums kurināt līdzekļus tur, kur nevajag viņus kurināt. Jo piemērs var būt, ka KYC anketa tā ir vienāda visiem, lai gan riska klientiem ir atšķirība. Un jautājums ir arī, vai jūs uzdodat papildus jautājumus, un kāds ir šis KYC anketas saturs, un varbūt jūsu anketā ir mehāniski datu ievākšanas lauki, lai tikai atzīmētu ķeksi, ka tas ir izdarīts. Un tāpēc katru datu laukam anketā, kas tiek ievākts no klienta, ir jādod jautājumu, kāpēc mums ir svarīgi iegūt šo informāciju, un vai mēs tiešām redzam pilnu bildi, kādu risku klients mums rada vai var radīt. Un tāpat ir AML subjekti, kas arī izvēlas nestrādāt ar politiski nozīmīgām personām, jo tā ir ērtāk. Un šeit arī ir jāuzdod jautājumu, vai tas ir pamatoti, vai jūs esat veikuši risku novērtējumu un par politiski nozīmīgu personu risku pārvaldīšanu. Un varbūt tomēr veicot risku novērtējumu un paredzot konkrētus kontrolas mehānismus, jūs varētu strādāt arī ar politiski nozīmīgām personām, tāpēc ir svarīgi veikt risku novērtējumu, lai spētu saprast, kādus riskus var efektīvi pārvaldīt. Tur var būt labs piemērs, kāpēc jūs nestrādājat, daļa, kuri nestrādā ar politiski nozīmīgām personām, ir tādēļ, ka visticamāk 2018. gadā jums ir veidot iekšējās kontrolas sistēma, kad likumā bija rakstīts, ka politiski nozīmīga persona nedrīkst identificēt klātienē, tur bija noteikti nosacījumi. Kopš tā laika tā iekšējās kontrolas sistēma, tas punkts tur arī dzīvo. Un pat politiski nozīmīga persona nevar pat paņemt telefonu uz nomaksu, jo agrāk tā nevarēja. Jo mēs skatījāmies uz ārvalstu klientu riskiem, bet šobrīd strādājot ar rezidentiem uz vietas,
Kāpēc? Jo, principā, veikt klientu izpēti par viņiem nav nemaz tik sarežģīti. Paņem valsts personas deklarāciju, salīdzina ar darījumu plūsmu, un patiesībā varbūt jums ir iespēja atrast vēl jaunus klientus, kā papildus pārdot savu pakalpojumu. Es to AML jautājumā, kā mums arī jau uzrauga, vairāk kārt atgādina, svarīgi ir ne tikai domāt par atbilstību, bet tā, lai arī bizness neciestu no pārmērīgām prasībām. Un šeit ir vieta pavērtēt, vai jūs neesat izvirzījuši pārmērīgas prasības. Un varbūt viņas var pielāgot un viņas kļūt iedzīgākas. Jo tālāk. Jā. Par Krievijas pilsoņiem Eiropas Savienībā. Krievija bija problemātiska no sankciju riska viedokļa, bet tagad arī Krievija ir noteikta kā augsta riska trešā valsts. Un, ja jums ir klients, kurš ir Krievijas pilsonis un Latvijas rezidents, pase pati par sevi ir riska faktors, bet tas nav vienīgais kritērijs, un Eiropas Savienības rezidents status automātiski neaizstāja augsta riska pases valsti. Lai pārvaldītu šādu risku un tiešām, tā teikt, ignorētu pases valsti un balstītos uz šo Eiropas Savienības rezidents, ir jāsaprot un jāpierāda, ka personai nav faktiskas saiknes ar Krieviju. Tas nozīmē, ka ir jāizvērtē, kas ir faktiskā dzīves vieta, kur klients maksā nodokļus, kādi ir ienākumi, no kurienes klientam nāk nauda. Piemēram, klientam ir Krievijas pase, bet visu dzīvi dzīvo Latvijā un arī šeit maksā nodokļus, saņem vietējo pensiju un nav citas ekonomiskās saites ar Krieviju. Šādā gadījumā pase pati par sevi nenozīmēs, ka automātiski klientam ir jāveic padziļināta izpēte. Jūs veicat mērķi izpēti un tad secināt, vai ir nepieciešama padziļināta izpēte vai ne. Un tā ir riskos balstīta pieeja. Katram klientam ir cita pieeja un jāizvērtē, cik dziļa izpēte ir jāveic. Riskos balstīta pieeja ir ikdienā mums uz katru soļu. Piemēram, šobrīd sākās pavasaris, paliek siltāks, un pirms došanās ārpus mājas mēs novērtējam, vai mums būs vajadzīga biezāka jaka vai pietiks tikai ar pavasara mēteli. Un tas nozīmē, ka AML tāpat kā dzīvē mēs izvērtējam riskus un tad efektīvi tos pārvaldām. Jā, un par Krievijas pilsoņiem piebilstot, likumā 25 ir prim pants, AML likumā arī nosaka, kā šo augsta riska trešo valstu pilsoņus un uzņēmumus ar PLG statusu apkalpot, tieši grib veikt izpētes. Un arī šeit šī normas var lasīt samierīgi, saprotot tiešām, kāda ir faktiskā saikne ar Krieviju, un vai tas ir automātiski padziļināts izpētes klients, vai tomēr mēs redzam, ka tur ir tikai pase, kuru, kā Kristis arī skaidroja, var tā teikt ignorēt, sakot, ka šeit ir rezidents status, vai teikt, ka šim klientam tas riska līmenis tomēr nav tāds, lai veiktu pilnu padziļināto izpēti. Tā kā šeit jāskatās loģiski, un arī augstākās vadības piekrišana šeit noteikti var veidot arī saraksta veidā, iespējams, ja viņi visi ir zema riska. Ja nav tādi, kuri ir, tas uzmē, tīri ar Krieviju saistītās personas, piemēram, šeit atbrauc par atām, bet ir jūsu klienti. Tagad te ir jāskatās, kas sīkāk ir kas sīkāk šim lācītiem vēderā, tā teikt. Par IP adresēm. Pāris lietas, kuras ir svarīgi konstatēt. Šeit mēs jau vairāk runājam ne tik daudz gan par AML likuma subjektiem, gan ne AML likuma subjektiem. Un šī lieta ir tāda, kas likumā nekur tā skaidri nekur nav uzrakstīta, bet sankciju piemērošanas praksē, īpaši ASV sankciju kontekstā, OFAC ekspektācija ir tāda, ka ja jums ir kāda komercijas platforma, piemēram, vai software as a service pakalpojums, un jūs to pakalpojumu sniedzat klientiem Latvijā un ārpus tās, vai jūs esat finanšu iestādes, būtu jau tā kā automātiski pats par sevi, jums ir jāsako līdzi arī klientu IP adresēm. Proti, no kurienes viņš pieslēdzas, lai saņemtu jūsu pakalpojumu. Tieši pamatfokus ir valstis, kas ir kā Krievija, Baltkrievija, Kuba, Ziemeļkoreja, mums ir arī Irāna šobrīd un ne tikai šobrīd. Līdz ar to pie sankciju atbilstības mēs neskatāmies tikai uz sankcionēto personu skrīningu, bet tieši pakalpojumu saņemšanā ļoti kritiski svarīgs ir saprast, vai jūsu pakalpojums, piemēram, GPS trackings vai preču vadības sistēma vai kaut kādas citas lietas, ko jūsu SaaS platforma vai jūsu platforma piedāvā, no kurienes persona realitātei pieslēdz šai platformai. Jā, viņa var izmantot VPN, bet, ziniet, kādreiz viņu aizmirstās ieslēgt, kaut kas tur nokļūdās, un tad bieži vien šī āža kāja, tā teikt, izlien laukā ir redzama, un tāpat arī ITRI, kas treko vai tas VPN uzvedība ir novērojama šī klienta rīcībā. Tādēļ tiem, kuriem ir varbūtības klienti jūsu pakalpojumu izmanto no šīm valstīm, jūs varbūt to nemaz nezināt,
jums noteikti ir jābūt arī šādam IP adrešu skrīningam, kāds ir risks, ka jūsu pakalpojums ir pieejams šajās attiecīgajās valstīs. Un to mēs noteikti ieteiktu pie tā ļoti piestrādāt. Gan attiecībā uz sankcionētām personām, gan vispār pakalpojumu pieejami šīs valstīs, jo atsevišķām normās, piemēram, šajā 5N pantā ir pateikts, ka ir daži pakalpojumi, kuri neatkarīgi no tā, kas viņu izmanto, nedrīkst būt pieejamiem klientiem šajās valstīs. Tādēļ tas ir svarīgi apzināt, kādiem riskiem jūs esat pakļauti, domājot arī par šādu skrīningu. Tas pats arī attiecas uz gala lietotāju un lietojumu certifikātu. Līdzīgi kā Kristi jau minēja par KYC anketām, ka mums bieži viena klienta anketas tāds ceksīši. Es tur apliecinu, ka neesmu, nebūšu, nedarīšu, esmu labs, man viss ir labi, rekur mans vārds, uzvārds, personas kods. Šīm anketām tomēr ir drusku jābūt vairāk runājošām, ja tā drīkst teikt, jo es nevaru vienkārši apliecināt, ka es šo preci neeksportēšu uz Krieviju un gala lietojums nebūs Krievija un viss. Ja mums ir svarīgi no klienta iegūt gala lietojumā vai lietotāju abās gadījumos apliecinājumu, mums ir svarīgi, ka šis apliecinājums ir tāds, ka klients ieraksta, kam viņš patiesībā izmantos šo preci vai iekārtu vai pakalpojumu. Viņš to apraksta, un tajā brīdī, kad viņš to ir aprakstījis, mēs varam novērtēt, vai patiešām viņš nav pārāk vispārīgi aprakstīts, vai viņš saka, es izmantošu projektam, Kazahstānā būvēsim kaut kādu māju, kura man vajadzēs tagad šīs iekārtas. Jūs tā paskatieties, nav tāda projekta Kazahstānā, vispār atrast nevaru. Viņš patiesībā ir samelojies. Un līdz ar to jums ir iespēja arī pārbaudīt to, ko klients ir teicis. Līdz ar to ļaujiet klientiem uzrakstīt, ko viņš darīs, kur darīs, būt mazliet vairāk runātīgiem. Un līdz ar to jūs varat arī pārbaudīt to, ko viņš ir runājis, nevis tikai vispārīga frāze, es apliecinu ķekses. Jā, tas ir lietotājiem draudzīgāk šie ķekši, bet pie sankcijās, tieši pie eksporta kontroļu jomas jums ir jāsaprot nedaudz vairāk informācijas nekā tikai, ka viņš atķeksē, ka viņš visu ievēros. Ejot tālāk. Jā, šeit daži būtiski riska faktori piemēri. Klients saņem maksājumus no trešajām personām bez skaidra pamatojuma. Šeit piemērs varētu būt, ka klients saņem maksājumu un pasniedz to, ka draugs mani atbalsta. Un tā teorētiski varētu būt, un es novēlētu visiem mums tādu draugus, bet te būtu jābūt skaidram pamatojumam, kas ir šīs draugs un no kurienes šim draugam ir nauda. Ir jāsaprot, kāpēc draugs nodarbojas ar tādu labdarību un vai tiešām draugs ir tik turīgs, lai tā vienkārši bez iemesla dot naudu kādam. Un šis riska faktors, kam būtu jāatrod loģisks pamatojums, kāpēc šādi maksājumi notiek. Un tas kā piemērs būtu, jūs esat pakalpojums sniedzējs, kā uzņēmums, kas nav regulēts, un par jūsu klientu regulāri maksā trešā persona. Kas principā daudzos gadījumos var būt pilnīgi loģiski un pamatoti, un jūs tajā neiesiet skatīties visas trešās personas, jums tādu būs daudz, bet ja, piemēram, jūsu klients ir kāda valsts amatpersona vai politiķis, kas ir politiski nozīmīga persona, jā, jūs neesat AML subjekts, bet iespējams ar šādu trešo personu maksājumu jūs tiekat izmantoti korupciju pēc būtības, kas var apdraudēt jūsu reputāciju un pie nozīmīgākām summām, un jūs jau varētu sākt kaut ko ar šo jautājumu darīt un pētīt. Jo par lielā apjoma skaidru naudu lielākajai daļai jau ir skaidrs, un mēs esam interesēti īpaši mūsdienās, jo visi izmantojam kartes un telefons, lai samaksātu veikalā, un tad principā jautājums, no kurienes šī skaidrā nauda, kāda ir tās izcelsme, vai tā tiešām ir iegūta legāli. Īpašnieku struktūras var būt sarežģītas, bet tas būtiskākais ir tas, ka tām ir jābūt skaidrām un ekonomiski, loģiski pamatotām, un ir jābūt iemesliem, kāpēc šāda struktūra ir izveidota. Negatīva rakstura informācija publiskajā telpā, tā var būt, piemēram, sankciju apiešana vai krimināla procesa par naudas atmazgāšanu, un publiskie avoti un mēdīju raksti var būt labs ceļvedis, kas parāda, ka klients varbūt tomēr nav nemaz tik tīrs kā izliekas, un varbūt ir vērts veikt mērķu un padziļināto izpēti. Un saistība ar augstu risku trešajām valstīm, šis arī ir būtisks riska faktors, jo trešajās valstīs var būt grūtāk izsakot, no kurienes klientam nāk nauda un vai tā tiešām ir nopelnīta legāli, kā arī pastāvēt augstāki korupcijas un sankciju apiešanas riski. Bet
Šie visi riski ir pārvaldāmi un no riskiem baidīties nevajag. Tāpēc ir ļoti svarīgi veikt uzņēmumu risku novērtējumu un saprast, ar kādiem riskiem var strādāt un ar kādiem nevar. Un uz šo informāciju balstoties tālāk izveidot efektīvu un praksē strādājošu iekšējās kontrolas sistēmu. Diemžēl, kā Edgars jau minēja, praksē joprojām ir novērojami AML subjekti, kuri savās iekšējās kontrolas sistēmās izmanto paaugstinošu risku faktorus, kas ir balstīti uz veciem FKTK noteikumiem un veciem augsta riska trešo valstu sarakstiem. Gan regulējums, gan augsta riska trešo valstu saraksti regulāri mainās, tāpēc ir svarīgi pārskatīt un aktualizēt jūsu iekšējās kontrolas sistēmas regulāri, it īpaši, ja runa ir par augsta riska valstu sarakstiem, jo tie salīdzinoši bieži mainās. Piemēram, FATF pelēkais un melnais saraksts. Horvātija kādu laiku atpakaļ bija pelēkajā sarakstā, bet kopš pagājušā gada jūnija tā ir izņemta ārā. Praksē joprojām var redzēt, ka ir pagājis jau gandrīz gads, bet joprojām uzņēmumiem augsta riska valstu sarakstos ir atstāta Horvātija, un šim vajadzētu sekot līdzi. Un arī ja vēl piebilst to, ka augsta riska trešās valstis, kas ir paredzēts legalizācijas novēršanas kontekstam, kuras mainās vidēji 2 reizes gadā, un arī atšķirības varbūt ar FATF pelēko sarakstu un Eiropas komisijas sarakstu un vēl nodokļu melno sarakstu, ja tā var teikt. Bet sankciju jautājumos šeit parasti jāliek vēl papildus slānis, pašiem analizējot publisko informāciju un skatoties, kuras tad ir tās valstis, kuras ir visvairāk pakļautās sankcijām. Piemēram, Baltkrievija nav neviena no šiem FATF sarakstiem, jūs neteiksiet, ka viņa ir zema riska valsts. Viņa ir augsta riska trešā valsts, tie konteksts, kā jūs veicat klientu izpēti un uzraudzību no AML likuma, bet to, lai būtu arī augsta riska valsts, kā vispār augsta riska valsts, tieši no sankciju konteksta, tur arī būtu jāuztur iekšējais saraksts, kas jāveido pašiem, skatoties, piemēram, tur OFAC un Eiropas komisijas programma nosaukums, tur Kuba, Baltkrievija, piemēram, Sudāna. Tāpat arī varētu būt gadījumi, ka tad jūs skatāties, ko OFAC sankcionē kā sekundārajās sankcijās. Piemēram, Kipra diezgan bieži, Kipras personas parādās, Emirātu personas diezgan bieži parādās. Tas nozīmē, ka no sankciju viedokļa jūsu risku novērtējums saka, jums sankciju riskiem arī pakļauts, tad nevajag aprobežoties tikai FATF valstīm, jo tas ir vairāk par legalizācijas pusi, ne tik daudz par sankciju pusi, tāpēc dalām lietas, par ko viņas īstenībā ir. Par augstu riska nozarēm un personām šajā gadījumā nepietiek tikai ar to, ka tiek noskaidrots tas, ka klients strādā augsta riska nozarē. Ir jāsaprot, kādu pakalpojumu klients vēlas saņemt un kas ir klients, un tad ir jāizvērtē šī kombinācija. Saimnieciskās darbības nozare nav vienota saraksta, kur būtu noteikts, kuras ir augsta riska nozares un kuras nav. Un kādreiz noteikumos bija minēts augsta riska nozares, bet šobrīd ir jābūt iekšēji noteiktam iemeslam, kāpēc augsta riska nozarei tiek noteikts šāds status. Un nozaru riski ir svarīgi, jo augsta riska nozares rada ietekmi uz līdzekļu izcelsmi, un tāpēc ir svarīgi saprast, ko jūs dariet, lai šo nozaru riskus izprastu. Ja arī klients nāk no augsta riska nozares, ir jāsaprot, ko klients dara šajā nozarē, vai pieņem finanšu lēmumus, vai pieder uzņēmums, vai ir vienkārši darbinieks, jo, piemēram, azartspēļu nozara darbinieks pats par sevi nebūs augsta riska klients automātiski, jo darbiniekam ienāk vienkārši alga. Savukārt, ja klients, piemēram, ir pašnodarbinātais freelanceris un sniedz pārrobežu digitālā mārketinga pakalpojums, tas jau būs augstāks risks, jo šādiem konsultāciju pakalpojumiem ir grūti noteikt objektīvu cenu. Un iespējams šis freelanceris var būt līdzekļu legalizācijas ķēdes posms un izmantots kā aizsargu uzņēmums, jeb front company. Jā, pie augsta riska nozarēm tiešām skatāmies pamatā uz to, vai šī nozarē pakalpojumu cenošana vai pakalpojuma vai preču apjoms ir tik nenosakām, ka tas faktiski rada ietekmi. Tas piemērs par kazino darbinieku. Ja kazino darbinieks vēlas, piemēram, ieguldīt naudu kādā alternatīvā ieguldījuma fondā vai jūs prasat līdzekļu izcelsmi viņam, tad viņam nevar piemērot marku, ka viņš ir augsta riska nozarē. Jā, formāli viņš ir kazino darbinieks, bet viņam ir alga. Tur, kur tā nozara spēlētu, nozīmē, ka viņš teikt, man ir azartspēļu ienākumi. Tas jau būtu kaut kas cits, vai man saņemt dividendes no kaut kāda azartspēļu rūpala. Tā jau ir cita nianses, ko skatās. Tāpēc vienmēr skatāmies, kas ir tieši tā nozara, kāpēc viņi tur ir, kāpēc viņa rada ietekmi uz jums tieši, un
paskatāmies kritiski uz šīm nozarēm ar to, kuras tad ir tās, ko noteikti šis trade-based money laundering nozarēs, un kurās šī ir visgrūtāk noteikt cenu vai, piemēram, glezna. Glezna, piemēram, šī glezna varbūt kādam liekas skaista un dārga, dažam liekas bezgalīga. Bet, ka būtu jāvērtē viņas cena, mums katram teiktu, es maksāšu 300 eiro, cits varbūt teiks, es maksāšu 10 000, vajag forši. Un tad tā starpība būs tāds, ar ko tos nelegālos līdzekļus pārnesīs. Līdz ar to, ja Edgars atnāks teikt, es uzgleznošu šo gleznu, un es viņu pārdevu par 10 000, patiesībā viņa diezgan liels mēsls, tad tas nozīmē, ka tas ir veids, kā es pārnesu līdzekļus. Un jums tieši tā gleznu tirgošana vai radīšana un tirgošana ir svarīgi, kā to saprast. Nu, es skatījos, kas tas par gleznotāju, vai viņš vispār ir kaut kādiem, latviešu sakot, credentials, kādas ir viņa tirgus cenas vispār, varbūt pat kādā reizē paprasīt kādam mākslas zinātājiem kādu komentāru, bet nevienam jau nav aizliegts arī pārmaksāt par lietām. Par bezgalību ar kādreiz maksā, bet jautājums vienmēr, kā to nosaka. Vai, piemēram, persona, kurai ir restorāns un viņai gaļas apgrozījums ir tāds, ka viss centrāli tirgus paviljona apmērā, bet realitātē tavu preču tur nav. Viņš neēd neko, vienkārši tiek likta skaidra nauda iekšā restorānā par pakalpojumiem, ko viņi nesniedz. Līdz ar to vienmēr ir svarīgi saprast par šo fiktīvo preču kustību no trade-based money laundering viedokļa. Tāpēc tā nozara ir tik svarīga, un te drusku pašiem ir jālieto galva, nevis vienkārši jākopē punkti no kādreiz spēkā bijušiem normatīvajiem aktiem. Uzskats ir tāds, ka AML ir jāievēro tikai tā, pēc būtība, pēc likuma tā arī ir, ka AML ir jāievēro tikai atsevišķiem likuma subjektiem, bet AML var radīt arī riskus uzņēmumiem, kas nav likuma subjekti, uz kuriem prasības neatiecas. Tie var būt, piemēram, trešo personu maksājumi par cita klienta saņemtajiem pakalpojumiem, tie var būt lieli avans maksājumi, piemēram, klients netīšām 1000 eiro vietā ieskaita jums 100 000 eiro un pēc kāda brīža saka, ka sajauc nulles un prasa atmaksu uz citu bankas kontu. Vai izmanto maksājumu kartes, kas nepieder pašam pakalpojumu saņēmējam, vai tie var būt arī regulāri atliktie maksājumi ar lielu uzkrāto summu. Un personas, kas vēlas legalizēt līdzekļus, pat labprātāk izmantot uzņēmumus, kas nav AML likuma subjekti, jo viņi zina, ka šiem uzņēmumiem nav jāsniedz ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem, nav jāveic izpētes, un šie uzņēmumi visticamāk arī nezina neko daudz par AML, tāpēc uzņēmumi ir viegli ievainojami un var tikt iesaistīti legalizācijas ķēdē. Un šeit parasti grāmatībā to jautājumu atrisināt vienkārši. Jums grāmatības politikā nosaka, ko darīt, ir tie avansi maksājumi, kurus pēc tam prasa atmaksu. Arī mums birojā ir bijuši šādi gadījumi, kad klients saka, viņš nejauši nulli pielika klāt. Un tad jautājums, vai atmaksājums to pašu vai uz citu kontu, ko mēs rakstam atmaksas gadījumu maksājumu mērķī, vai mēs ir kaut kāds slieksnis, kad mēs par to sākam pētīt. Tas jau ir nākamie jautājumi, kā to jautājumu adresēt, jo jūs taču negribat, ka jūsu uzņēmumi izmanto legalizāciju netiešā veidā, un vēlāk jums ir problēmas ar banku, un ka jūs vai jūs izmanto par trešo personu maksājumu tieši saistībā ar korupciju. Trešo personu maksājumi no civilizācijas viedokļa nav aizliegti. Viņi ir ok. Jautājums, pie kādiem sliekšņiem un kādām situācijām viņi jums varētu būt jāpēc. Neizdariet no šī semināra secinājuma, ka to varētu nedrīkst darīt. Tas ir Dievs. Jūs pat nedrīkstat kā kreditors atteikties pieņemt maksājumu no trešās personas puses, ja viņi to vēlas darīt. No sacīnāt civillikumu, bet jāsaprot, vai šajā gadījumā nav ziņojums gadījums spitam. Pat ja jūs šo maksājumu pieņemsiet, jums tāpat kā nesubjektam ir iespēja ziņot finanšu izlūkošanas dienestam par to, ka jūs esat redzējuši šādu aizdomīgu darījumu un varbūt tā korupcijas schēma pastāv. Bet tur ir vairāk faktoru kombinācija, kā jūs pie tā riska secinājuma varat nonākt, un tie būtu tikai daži gadījumi, ja jums tādu būtu simtiem, un jūs to pētīt katru dienu, varbūt, ka tas nav saprātīgākais veids, kur izterēt resursus, bet fokusēties tikai uz galveno risku. Jā, un šeit daži piemēri vēl. Piemēram, komunālo pakalpojumu sniedzēja klients ir politiski nozīmīga persona. Klientam pieder vairāk nekustamie īpašumi, ir liels apgrozījums mēnesī un ir liels apgrozījums, liels apgrozījums, kas nozīmē netipiski lielas summas. Bet maksājuma sekšanai klienta profilē reģistrēts trešās personas maksājuma karta un ar to regulāri tiek apmaksāti rēķini. Un tad šeit jautājums rodas, kā šo konstatēt. No
pašiem kartes datiem īsti nevar konstatēt trešo personu, bet, ja redz šādus riska faktorus un rodas aizdomas, var prasīt klientam, lai klients atsūta bankas konta izrakstu, kur var redzēt, ka ir reāli klienta maksājumi, un vai vēl viens variants būtu pajautāt klientam, lai klients atsūta selfiju ar karti un, piemēram, ar pirkstu aizklāja dažus ciparus kartē, lai tur nav pilnīgi visa informācija pieejama. Otrajā piemērā arī klients ir politiski nozīmīga persona, kas regulāri iegādājas telefonus, datorus, bet samaksu par to veids ar bezkonta pārvedumiem, piemēram, iemaksā skaidra nauda pastā. Un šādā situācijā faktiski šī amatpersona dzīvo no skaidras naudas, bet ja ir amatpersonas status, tad īsti nevajadzētu būt tā, ka šī persona dzīvo no skaidras naudas. Un tad ir jautājums, vai gadījumā šeit nepastāv kādi korupcijas riski. Un trešais piemērs par avansu iemaksu. AML teorijā ir 3 stadijas līdzekļu legalizācijā. Pirmā ir ievietošana, tad ir slāņošana un trešā ir integrācija. Un šis piemērs par avansu iemaksu ir tipisks slāņošanas gadījums, kad klients iemaksā lielu avansu summu par biroja nomu, piemēram, no Revolut konta, un pēc neilga laika prasa, ka netīšām ir veicis pārāk lielu maksājumu, un vai ir iespējams atskaitīt atpakaļ uz Latvijas bankas kontu. Un tādējādi klients var vēlāk uzrādīt, ka ir saņēmis maksājumu uz savu Latvijas bankas kontu un izdomāt principā jebkādu leģendu par to, kāpēc tieši šāds maksājums ir ienācis Latvijas bankas kontā. Un šie gan ir ļoti teorētiski varianti, un praksē būtu jāskatās katru gadījumus atsevišķi un jāvērtē uzņēmēja darbības nozare, lai varētu noteikt, kādi ir potenciālie riski un kā šos riskus var kontrolēt un pārvaldīt. Vienu jautājumu atbildējuši, kas jau ir ienācis, mums ir vairāk, bet par to tiem apaugstinošiem riska faktoriem, kur ir gan likumā daļa minēta, gan agrāk bija FKTK noteikumos. Svarīgākais ir nepieiet riska faktoriem kā juristam. Tā ir vislielākā kļūda, ko mēs redzam, ka vēl ar likumu ar pirkstu, tas ir vairāk nekā cita nav. Pēc būtības likums vairāk nosaka rāmi par to, kā kam ir jādarbojas, bet kas ir pats galvenais likumā ir riskos balstīta pieeja, kas caurauž visu likumu tekstu. Jums ir jāvērtē, kuri no šiem riskiem faktiski jums piemīt, un daļa var būt tādi, kuru tur tajā sarakstā nav rakstīta. Likums neparedz izsmeļošu riska faktoru sarakstu. Tas ir, ja ar tādu pieeju labāk nesākt vispār šajā lietā ņetieties klāt. Likums vairāk nosaka to, kādam ir jābūt kopējiem rāmim. Ir atsevišķas lietas, kas ir obligātas, kas ir jāparedz, bet tāpat ir jāvērtē riskos balstītā pieeja, kuri tad riska faktori jums piemīt vai nepiemīt. Un tad no tā izējot arī vērtē, ko piemēram, augsta riska trešā valsts, tur nav daudz variantu. Likumā ir pateicis, ja augsta riska trešās valsts pilsonis, tev ir darbības. Ja vien tu nevari atspēkot, ka viņam faktiski viņš dzīvo Latvijā visu dzīvi un faktiski tā pase ir tikai formalitāte. Un tad tu izdari riskos balstītu lēmumu pieņem, ka viņš patiesībā ir Latvijas rezidents, jo tu veiks tikai mērķi izpēti, lai izslēgtu šos riskus, kādēļ būtu jāveic padziļinātā izpēti. Tādēļ nestrādājam ar likuma tekstu, veicot klienta izpētes. Mums ir jādomā dziļāk nekā tikai formāli pēc likuma teksta. Un par lielu apjomu skaidru naudu, kas ir liela apjoma skaidra nauda, kas bija šajos slaidos, nav tāda vienota definējuma. Ne 5, ne 7 tūkstoši vai 10 nav kritērijas. Jāstāda pret konkrēto pakalpojumu un konkrētā klienta profilu. Piemēram, vienā gadījumā 1000 būs var būt liela apjoma skaidra nauda, ja klienti pirms deklarēti ienākumi ir krietni mazāki. Tad kāpēc viņam pēkšņi šī summa savukārt citam klientam 15,000 nebūs varbūt būtiski apmēra skaidra nauda. Tad tas vienmēr jāvērtē kontekstā pakalpojumu, klients un riska faktori jāvērtē scenārijos un kombinācijās, nevis izolēti. Politiski nozīmīga persona, tā tad riskants. Jātājums, kādu pakalpojumu viņi izmanto. Un tad mēs varam redzēt risku tikai kopsakarā, nevis izolēti. Bet par to skaidru naudu vēl potenciāli Eiropā būs 10,000 slieksnis iespējams. Jā, būs 10,000 vienotais slieksnis, Latvija notificēs mazāku apjomu, 7,200, bet nebūs varētu tā, ka ja tev skaidrs naudas darījumi kaut ko pārsniedz, tad kā AML likuma subjektiem jāreģistrēs. Tāda norma varētu nebūt, būs centralizētais no 27. gada visā Eiropas Savienībā vienots skaidrs naudas slieksnis, jo tā šobrīd bija problēma, ka dažādās valstīs pieejas bija atšķirīgas. Un tad pārobežu gadījumā nevarēja saprast, kā rīkoties. Ejot tālāk, mazliet atgriežoties pie sankciju riskiem, tad saucamais common high priority items, preces, kas nav obligāti divējādi lietojuma preces, kur atbildīgi ir arī ārlietu ministri, mēs varam paprašīt konsultāciju e-pastā.
tad jāatcerās, ka jums kā uzņēmumam vienmēr jāpārbauda divas lietas. Vai jūs atbilstat 833. regulas 5N pantam, proti pakalpojumi, kas ir tur grāmatvedība, arhitektūras, software as a service un citas platformas, un vai līdz ar to jūsu klienti nav Krievijas uzņēmumi, kas nav atļauts, pat ja viņi arī nav sankcionēti. Un otrais ir, vai jūsu preces, ko jūs eksportējat, taiskaitā arī uz Ukrainu, atbilst vai neatbilst šo preču CHPI preču sarakstam, kas ir pieejams Google CHPI goods, un jums iedos sarakstu pēc kodiem, vai viņas, un tajās var būt ļoti dažas, piemēram, kafijas dzirnavu gultņa arī būs šajā sarakstā, piemēram. Dažāda veida vadi, arī mašīnas piepīpētāja veci, mēs tā drīkstam izsaukt, arī man šķiet ir šajā sarakstā. Tāpēc, ko jūs eksportējat? Ja jūs to eksportējat, jūs iekrītat kā obligātais sankciju subjekts, tāda mums papildus bankām un citiem, ir tādi uzņēmumi, kas veic šo eksportu, viņiem ir obligāti jāizveido iekšējās kontrolas sistēma. Tāpēc šeit būtu rūpīgi to pārbaudīt. Muita to, protams, vērtē, skatās, kas ir jūsu eksporta deklarācijās, bet tas ir uz precēm. Precēm pārsvarā muita, ja jūs būs izaudzinājusi un noķērusi par šo. Bet te ir svarīgi, ja jūs tās preces tirgojat un eksportējat šajā gadījumā, es domāju, tad ir svarīgi, vai jūs realitātē veicat objektīvas izlases pārbaudas par gala lietojumu un kāda reāli izskatās gala lietojuma certifikāti, par ko mēs runājam iepriekš. Bet par pakalpojumiem šeit gan ir problēmas, jo pakalpojumus jau muita nekontrolē. Un tāpēc tas 5N pants, par ko mēs runājām mazliet jau iepriekš, jums gan jāpārbauda, vai jūsu pakalpojumi nav pakļauti šīs pašas regulas 5N pantam un faktiski pieejami uzņēmumiem, nesankcionētiem uzņēmumiem, kuri nekad nebūs sankciju sarakstā, bet viņi ir reģistrēti Krievijā vai Baltkrievijā. Tostarp iespējams, jūsu klienti ir Krievijas vai Baltkrievijas uzņēmuma meitas sabiedrības Latvijā, kas arī varētu būt problēma saistībā ar 5N pantu. Tas vairāk kā atgādinājums. Ejot tālāk par to, vai pareizi jūsu sankciju meklētājs darbojas. Un šeit es redzu daudz problēmu praksē, diemžēl, ka sankciju meklētāji ir, es teiktu, slikti bieži vien. Mēs par to bieži nepadomājam, ka sankciju meklētāji nav vienam. Pirmkārt, kādreiz mēs vienkārši rakstam juridiskās personas nosaukumu sankciju meklētājai, un tur nekā nav, un mēs esam priecīgi. Bet saprotam to, ka ja juridiskā persona nav sankcionēta, bet īpašnieks ir, tad jūs to bieži sankciju meklētājs to neatradīs, ja jūs neizmantojat kādus smalkākus datubāzes kā Compliant Vantage vai LexisNexis vai Risk-Screen un citas, kas pēc juridiskās personas nosaukuma biežāk spēj atrast sankcionētas personas, kuru īpašnieki, tad uzņēmumi, kur īpašnieki ir sankcionēti, nevis paši patieši ir sankcionēti pati persona. Līdz ar to tur būs vairāk manuālais darbs, tātad sankciju meklētājs nav brīnumdaris. Joprojām mēs vadam iekšā nosaukumus, kur sakritības procents nav precīzs. Piemēram, jūs nokļūdaties vienā burstā. Man ir lejā piemērs SevMash vai ar WE SevMash. Viena šāda kļūda ar fat finger ievadīšanu, vai jums ir nekvalitīvi dati, jums būs no match. Jautājums, vai jūsu meklētājā var konfigurēt matching procentu. Un vai jūsu meklētājs izmanto fuzzy logics, proti vai viņam ir burtu vietas samainīšana vai fonētiskā nianse tiek ņemta vērā. Šo vienmēr vajag testēt, cik daudz kļūdas, kas varētu būt nekorektos datos, kas bieži vien gadās arī preču dokumentācijā, tulkojumu gadījumā, ko jūs un kā izmantojat. Un arī jautājums, cik regulāri jūsu sankciju saraksts tiek atjaunots. Būs jaunā 20. pakete, patestējiet, cik ātri regulas tekstu, kas ir publicēts, un sankciju meklētāju datus. Cik ātri atjaunojas dati, es būšu jūs pārsteigšu, varbūt arī nē, daļā sankciju meklētāji tās pat 2 nedēļas. Tad 2 nedēļas pēc būtības jūs esat bez aizsardzības. Jūs meklētājs jums neko nepatīk. Tas vienmēr ir jāskatās, kas ir tas meklētājs un kā viņš darbojas. Fuzzy logics, sliekšņa kalibrācija, patestēt uz to pašu SevMashu, viņš varētu būt labs. Un vai tur ir OFAC sankciju saraksti? Ļoti daudz izmantojot lūdzu FID Excel tabulu ar identificētajiem 158 subjektiem un arī tiem, kuriem Latvijā ir iesaldēti līdzekļi. Tas ir atsevišķi Excel veidā pieejami FID lapā, lielisks materiāls. Paldies FIDam par tik lielu darbu, kas izdarīta mūsu vietā. Un svarīgi arī šeit pieminēt, ka vai jūs veicat atkārtotu sankciju skrīningu un tieši kādu.
daudzās vēsturiskajās iekšējās kontrolas sistēmās tie ir 6 mēneši, 1 mēnesis. Nu, mēs tā kā jau domājam, ka pēc 22. gada mums būtu reizi diennaktī būtu jābūt sankciju skrīningam. Skaidrs, ka manuāli jūs to izdarīt nevarat. Jums ir jāizmanto kāds automatizēts risinājums, kas pēc saraksta veids pārbaudas. Jautājums, kā jūs šo sarakstus tad sastādat un atjaunojat. Vienmēr jo tas, ka jūs pirmoreiz veicāt sankciju skrīningu, nenozīmē, ka pēc mēneša, pēc 2 nedēļām vai pat pēc dienas šī persona nekļūst sankcionēta. Un vienkārši jūs to nezināt. Turklāt, ņemiet vērā, ka zibmaksājumu šobrīd bankām ir aizliegts veikt noteikti veidu sankciju pārbaudas. Un ja kāds teica, es gribu paļauties uz banku, tad bankām regula zibmaksājumos aizliegts veikt skrīningu, viņi tikai veic skrīningu par saviem klientu datubāzēm. Dažādās valstīs pieejas to, kas ir sankcionēta persona, atšķiras, tāpēc jūsu darbu neviens neaizvietos. Vērš uzmanību to, ka mums Krievijas un Baltkrievijas vēstniecību gadījumā ir izmaiņas regulās jau pagājušā gadā bija, proti pārējais periodi beidzās janvārī, ja nemaldos, proti, ja jūs sniedzat pakalpojumus Krievijas un Baltkrievijas vēstniecībām, tad sankciju regula šobrīd to ierobežo, jo šīs vēstniecības ir Krievijas un Baltkrievijas valdības daļa. Ir daļa pakalpojumu, ko var sniegt bez īpašas vide atļaujas, tur, piemēram, pasta pakalpojumi, komunālajie pakalpojumi, autotransporta apkops, bet citi pakalpojumi būtu jāsaņem viņiem vide atļauja, vairs nevar šos pakalpojumus atsevišķi sniegt. Izmaiņas faktiski spēkā no janvāra pēc būtības, starp oktobri un janvāri, te bija vairāki pārējais periodi. Lūdzu šiem pievērsiet uzmanību, tāpat kā arī mūsu mīļajām sanatorijām divām, kas ir Krievijas un Baltkrievijas valdībām piedarošas, kuras ir Krievijas arī un Baltkrievijas valdības daļa. Ja viņiem tiek sniegti pakalpojumi, tad ir jāzina, ko ar viņām, kādas atļaujas un papildus ir nepieciešams. Līdzīgi par šo tēmu Maijai ir jautājums, vai pret bijušiem Krievijas pilsoņiem, kas tagad ir Emirātos, Kiprā vai citu valstu pilsoņi un atteikušies no Krievijas pilsonības, ir tāpat jāizturas kā pret Krievijas pilsoņiem. Un tur, man liekas, svarīgi ir tas pārbaudīt, pirmkārt, tas būtu dažādu risku faktoru kopums, un kā viens no tiem varētu būt tas, ka cik sen šī persona ir iegūst to pilsonību. Vai tas ir bijis pirms 15 gadiem, vai tas ir noticis 2022. gada jūnijā? Vienīgais, es savā praksē esmu redzējis tikai vienu Krievijas personu, kura ir spējusi atteikties no Krievijas pilsonības. Es to gribētu redzēt, vai tiešām viņi ir atteikušies. Jo daudzos gadījumos dubultpilsonība, viņam pirms viņi paliek Izraēlas un Krievijas pase, pirms viņam iepirkuma sankciju gadījumā dubultpilsonība vai neko nemaina. Ja viņiem ir Krievijas pase, viņš pirms kādreiz uzņēma reģistrā, bija dati, ka PLG, piemēram, ir Krievijas pase bijusi, tad viņš saka, man varētu izstāties Izraēlas pilsonības. Parādi atteikšanos no Krievijas pilsonības. Protams, viņi var novilkt to, bet jebkurā gadījumā viņi vairs tā vienkārši nevar pases samērīt un uz to aizmirst. Bet tā idejiski, ja persona ir bijusi Krievijas pilsonis, tagad viņa ir Emirātos vai Kiprā, tad es teiktu, jebkurā gadījumā šīs divas jurisdikcijas jau par sevi neatkarīgi no Krievijas pases, man šos klientus ir dot augsta riska klientos. Pat ja tas būtu Latvijas pilsonis, kurš pārspīlējuši, bet Gruzijas pilsonis, kurš dzīvo Emirātos vai Kiprā, jo šīs divas jurisdikcijas, ir īpaši Emirāti, ir no sankciju apiešanai vienkārši dievīgākā vieta pasaulē. Un šīs jurisdikcijas neatkarīgi no tā, vai tur ir Krievijas pilsonis vai ne, jo paši par sevi būtu jāpaaugsta risks šajā gadījumā neatkarīgi no tā, kas ar Krieviju ir noticis. Svarīgākais ir saikne, saprast saikni ar Krieviju. Ir bijusi, nav, strādā joprojām Krievijā, saikne joprojām ir. Strādā citur, dzīvo citur, varbūt šī saikne ir mazāka, bet vienmēr drošības pēc jūs nevarat izslēgt, jūs šo saikni varat prezumēt, ka viņi joprojām ir un turpināt ar viņiem apieties tāpat, kā viņiem būtu Krievijas pase. Svarīgākais ir risks, vai jūs spējat izslēgt riska esamību vai ne. Par publiskiem iepirkumiem noslēgumā, pirms vēl atbildēsim dažiem jūsu uzdotiem jautājumiem, atceramies pie publiskiem iepirkumiem, ka mums, protams, ka pašā sankciju likumā ir pateikts, kad personu var un vajag izslēgt no pretendentu no iepirkuma, proti, ja viņš ir sankciju sarakstā. Jautājums, vai jūs meklējat pēc PLG un valdes un gan pēc juridiskās personas nosaukuma, ja tā vienkārši ierakstīt juridisko personu sankciju meklētāji būtu totāli bezatbildīgi. Jāteic, ka eksperti ir atzīst, ka sankciju meklētāji šobrīd kļūst tie uz juridiskām personām, nav pat efektīvākā kontrola, jāskatās ir dziļāk pētīt īpašnieku struktūru.
Protams, vienmēr var izmantot riskos balstītu pieeju, teikt, diez vai tur Amazon, Microsoft vai kāds cits liels uzņēmums būs ar sankciju subjektiem, tāpēc diez vai tur ir jēga rakņēties pa visu struktūru, es varu pieņemt riskos balstītu lēmumu, sakot, ka varbūtība, ka šeit ir sankcionētas persona, ir gandrīz nekāda, tāpēc es uzņemos atlikušo risku un viņu sīkāk nepētu. Tas arī ir riskos balstīts pieejas moments. Nav tā, ka visi lielie pasaules uzņēmumi spēsiet izpētīt līdz pēdējiem akcionāriem, tīpaši biržā kotētiem. Tas likumā nav izņēmums, ka jūs to varat nedarīt, bet jums nevar nekur pateikt, ka jums ir jāveic skrīnings pa visu struktūru. Tas ir veids, kā jūs nodrošināt atbilstību. To likums tik smalki neregulē. Sankciju likums konkrētā gadījumā. Un savukārt regulas 5K pants saka, ka jums ir jāizslēdz pretendents no iepirkuma, ja tas ir Krievijas uzņēmums vai Krievijas personai piedarošs 50% apmērā uzņēmums. Un šeit ir tā lielākā lieta, ka ir jāskatās plašākā izpratnē struktūra, nevis tikai īpašumtiesības konkrētajam pretendentam, bet visa pretendenta īpašnieka struktūra, lai saprastu, vai 50% Krievijas kapitāls tur vai nav. Un šī tā nianse, kur regula jau pasaka jau, ko darīt. Un tas nozīmē, ka, ja mēs paskatāmies uz vienu piemēru, tad, piemēram, pretendents ir Eiropas Savienībā reģistrēts uzņēmums, kurām pretendenta nosaukums ir A. Viņi savukārt šis te pretendents piedara uzņēmumam B, uzņēmumam C un uzņēmumam D. Un katram no viņiem uzņēmumā A ir noteikts kapitāla daļu apjoms, tātad 50, 30, 20, un savukārt B, C, D, savukārt katram no viņiem ir kaut kāda Krievijas pilsoņa vai pilsoņa līdzdalība šajā uzņēmumā. Līdz ar to mums jārēķina arī procentuāli, cik tad ir kopējais, kad drīkst tā teikt, saindētais īpatsvars šajā uzņēmumā, un šeit saskatot kopā sanāk 55%. Tas nozīmē, ka šāds pretendents būtu izslēdzams no iepirkuma. Lūdzu pievērst uzmanību šai kalkulācijai, viņiem varētu būt diezgan svarīgi. Nereti šie uzņēmumi pārdod savas kapitāla daļas kādām fiktīvām personām, ja jūs iepirkumā varat pierādīt, ka darījums visticamāk ir fiktīvs, un mums tāda pieredze vairākās lietās ir bijusi, tad arī apstrīdēšanas iestāde ir laimīga par to, ka jūs ir noķerta apiešana no 5K vai no paša sankciju gadījumā, kā pirms uzņēmuma akcijas pārdotas. Mūsu gadījumā tas bija vienam trešās valsts, bet tādas solīdas trešās valsts juridiskajam birojam. Pilnīgi skaidrs, ka juridiskie biroji industriālajiem uzņēmumiem īpašumtiesības netur. Viņi varbūt tikai to turēt kādu citu personu interesēs un vārdā. Un tad bija skaidrs, ka tur acīm redzami risku apiešanas indikatori, tipoloģijas, uz ko balstoties teikt, ka tā varbūtība ir augsta, un uzņēmums nespēja atspēkot šos argumentus, to izslēgšana tika apstrīdēta, bet atzīta par pamatotu tālākajā procesā. Sankciju kontekstā vēl pieminēt to, ka ne tikai publiskajos iepirkumos, bet vispār būtu jāpievērš uzmanība varbūt ne tik ļoti tai īpašumu tiesību ķēdē, bet vairāk tam, kurš tiešām veids kontroli par šo te uzņēmumu. Jā, tas arī tas, kāpēc tas FIDE Excel saraksts ir noderīgs, piemēram, bromiem minerālu, man liekas, tur joprojām ir, lai gan mēs viņu arī veikalā varam nopirkt, mēs varam kā atšķirīgi izpratni par kontroli dažādās valstīs, Lietuvā, Igaunijā vai vienotā Eiropas Savienības tirgu, lai gan patiesībā Latvijas ieskatāšas uzņēmums tiek netieši un slēpti kontrolējas un sankcionētās personas. Citās valstīs tā neuzskata, tāpēc tā paļauties, ka Eiropa ir vienotas sankcijas, tad vienota pieeja arī viņu izpildē. Tā mēs īsti nevaram, jo tas, kas bieži vien Latvijā ir sankcionēts, Lietuvā nav, un varbūt arī otrādāk. Mums bija arī šādi bijuši gadījumi vēsturiski. Tas, kas vēl mums daži jautājumi, ko es gribētu atbildēt, proti par to, vai, jo šis bija mums pēdējais slaids, mēs šeit. Nē, mums šodien 2 slaidus, ļoti atkārtojās. Mēs liekas, ka šo mēs jau noslēdzām, tad tas pēdējais viens no slaidiem ir par to, ka mums ir arī source of funds un source of wealth. Atceramies, ka tās ir 2 atšķirīgas lietas. Varbūt gadījumi, kad klientam pietiek noskaidrot tikai source of wealth, proti, no kurienes nāk nauda, bet neprasīt precīzu naudas izsekošanas ķēdīti. Un source of funds savukārt mēs sakam, ka riska faktori ir tādi, kur mēs gribam redzēt atpakaļ, no kurienes nāca nauda pa kontiem. Jo tas, ka tā nauda nāca no bankas konta, nenozīmē neko, jo bankas konts ir izcils veids, kā nodrošināt legalizācijā layering stadiju.
jo nauda kustās tik ātri sekundēs, ka banka online nevarēs to pārbaudīt. Viņi to atklās vēlāk, visticamāk par to ziņos, bet tajā pašā brīdī to var nemaz nenoskaidrot. Tāpēc ejam atpakaļ un skatāmies, sekojam naudai, tas kā atpakaļ ceļā vismaz 3 gadus, piemēram. Bet tas katrā gadījumā jāvērtē individuāli. Latvijas bankas rokas ir ļoti labi skaidrojumi par to, kad pietiek ar source of funds un kad ar source of wealth un kad vajadzētu source of funds. Tā kā iesaku to arī palasīt, paskatīties un padomāt, vai vienmēr vajag visus, kā vērtēt pretrunas un kā to specifiski skatīties uz politiski nozīmīgām personām, kas malku krāj, bet netērē, tad nozīmē, ka dzīvo no skaidrās naudas. Un gan pēdējais slaids šobrīd atceramies, ka mēs nedrīkstam izpaust ziņošanas faktu FIDam, ne arī draudēt klientam, ka mēs ziņosim FIDam par viņu. Mēs varam to apspriest ar citu likuma subjektu, kā riska faktoru līmenī. Mums nav pieejas, kāda bija 18. gadā. Mēs iecenojam risku, paziņojam, ka ziņosim, neko nedaram, bet vienkārši defensive reporting noziņojam. Pēc būtības ir jāsaprot risks pēc būtības, un ja mēs kādu ziņojumu iesniedzam FIDam, mēs varam perfekti paskaidrot, kā šeit notiek legalizācija. Ja mēs nezinām neko, vienkārši mums liekas, ka riskants, drošības pēc noziņošu, bet naudiņu paņemšu no līdz. Šāda pieeja nav pareizi. Tā saucās defensive reporting, un FIDs noteikums paskaidros, ko viņi par jums domā, ja jūs šādu ziņojumus turpināsiet iesniegt. Bet atceramies, nekad neizpaužam klientam to, ka mēs taisamies vai esam noziņojuši FIDam. Jāatrod cits veids, kā pateikt, ka varbūt jūs neesat mūsu riska apetītē, vai jūs piemīt citi riski, ar ko mums ir grūti strādāt, vai arī palūdzam paskaidrot riskus un pateikt, ka varbūt par šo izpēti būs jāsamaksā. Bet ziņojums mums ir tad, kad mums ir skaidra, kā tad tā legalizācija te notiek. Nevis ir riska faktors, tur augsta riska trešā valsts vai tur kriptovalūta, un mēs uzreiz ziņosim. Tas nav profesionāli. Un arī nav īsti atbilstoši likumu. Un tagad gan daži jautājumi, kas mums ir ienākuši par identifikāciju, vai klients var to darīt, reģistrēties portālā. Jā, var reģistrēt portālā ar e-parakstu, tas mums ir labs risinājums, kā to arī darīt, ka tā notiek klienta identifikācija. Par darījumu attiecību izbeigšanu, cik ilgi būs dokumentu glabāšanas termiņš, šo detaļu es tik precīzi no regulas neatceros, bet man liekas, viņš bija tieši tāpat 5 gadi. Ka tur nekas fundamentāli šajā ziņā nemainījās. Un visbeidzot, viens no pēdējiem jautājumiem bija par PLG noteikšanu biedrībām. Tad es teiktu, ka mums jāsagaida, kā tas tiks komunicēts, bet arī biedrībām PLG. Man šķiet, ka, ja es pareizi atceros no tā, kā regulā tas ir domāts, tad PLG atklās, ka tā ir valde. Ja vien, protams, nav kāds kontrolējošais biedrs, kas ir ļoti retos gadījumos, tā nevajadzētu būt, bet dažos gadījumos tādi gadījumi mums ir uzņēmuma reģistrā bijuši, ka kāds ir kontrolējošais biedrs, kas ir ļoti netipiski PLG status. Bet, principā, pamatā visiem uzņēmumiem un biedrībām, kuriem nevarēs noskaidrot PLG, šī brīža izpratnē nevar noskaidrot PLG, vai ne? Tiem tad reģistrēs valdi kā PLG. Un atcerieties arī to, ka dzīvokļu īpašnieku kopībām šobrīd ir jauns PLG regulējums. Pievērsiet tam uzmanību, lai jūs paši savā dzīvojumā mājā nenonāktu krimināla procesā par to, ka neesat atklājuši PLG. Tam arī vērts pievērst uzmanību ekonomikas ministrijas mājaslapā diezgan daudz labu skaidrojumu šo jautājumu. Es teiktu, ka paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums. Mēs tādiem daudzām tēmām izskrējām cauri. Ceru, ka nebija par ātru, bet tādām kopējām, kas saka, overview, es ceru, ka tas noderēja, uz kuriem mēs skatāmies un kā, un padomājiet par to, vai jūsu iekšējās kontrolas sistēma tiešām ir efektīva, varbūt jūs varat ietaupīt resursus un varbūt kaut ko darīt mazāk vai darīt saprātīgāk. Un varbūt kaut kur jūs kaut ko esat palaiduši garām, tieši ar eksporta kontroli, pakalpojumu eksporta kontroli, ASV eksporta kontrolas noteikumu piemērošanu. Tajos gadījumos noteikti jāapstās, vai jūsu uzņēmums neiekrīt kādā no regulas vai ASV likuma prasībām. Paldies jums par uzmanību un priecāsimies jūs redzēt atkal kādā no citajām reizēm par šīm aktualitātēm. Paldies!